Ar Borisa un Ināras Tetereva fonda atbalstu. Ļoti cienījamās dāmas un augsti godāti kungi. Šodien Latvija svin savas tautas kultūras mantojuma svētkus. Tie vienlaikus ir arī muzeja diena un muzeja nakts. Bet mēs šodien godinām vienu no izcilākajiem tautiešiem – Baumaņu Kārli. Komponistu, literātu, mākslinieku un aktīvu sabiedrisko darbinieku. Viņš visu savu radošo darbības laiku ir cildinājis tēvzemi un cēlis patriotisma garu. Limbažnieki allaži ir turējuši godā sava diženā novadnieka piemiņu. Par to liecina Gustava Šķiltera veidotais Baumaņu Kārļa kapa piemineklis un Jura un Zigrīdas Rapas mākslas darbs Limbažu vecpilsētā. Bet nu šodien ir vēl viena dāvana un vēl viens cieņas apliecinājums šim dižajam cilvēkam. Tā ir patstāvīgā ekspozīcija Baumaņu Kārlis un viņa laiks Limbažu muzejā. Baumaņu Kārļa vārds ir ierakstīts Latvijas vēsturē ar zelta burtiem. Kaut vai viena paša viņa darba dēļ, viņa lūgšanas dēļ Latvijai svētību lūdzot. Dievs svētī Latviju. Baumaņu Kārļa ekspozīcija bija loģisks, vairāku gadu meklējumu iznākums. Sākotnēji idejas, protams, bija varbūt pat ambiciozāks, bija vēlme tātad izveidot Baumaņu Kārļa, veselu ēku, veltīt šai ekspozīcijai vietā, kur atrodas Baumaņu Kārļa piemineklis. Jo Baumaņu Kārļa, tā varētu teikt, memoriālās mājas vai ēkas, ar kurām viņš ir ļoti saistīts vai kādu laiku dzīvojis viņās Limbažos, ja pilsētvidē, diemžēl nav vai arī stipri pārbūvēts ir. Un tāpēc pēc vairāk gadu tādiem meklējumiem mēs nonācām pie slēdziena, ka ir vērts veidot ekspozīciju tieši muzejā un līdz ar to iegūt pat vairākas lietas. Tātad izrādīt cieņu ne tikai Baumaņu Kārlim, viņa veikumam, bet arī pilsmuižai un tātad rekonstruēt Baumaņu Kārļa laika interjeru, bet Limbažu pilsmuižā, jeb Rīgas Rāts jaunajā pilī. Ekspozīcija tā arī saucās Baumaņu Kārlis un viņa laiks. Līdz ar to mēs arī parādām vidi, kurā Baumaņu Kārlis varētu pat teikt arī ir uzturējies, tad pavadījis savus mūža pēdējos gadus, atgriežoties no Sanktpēterburgas, jeb Eiropas ceļojumiem.